Uzaugu lielā ģimenē, man ir 2 brāļi un 1 māsa, uz laika posmu bija arī auģu brālis un auģu māsa. Arī vecāki ir auguši lielās ģimenēs, tādēļ ir daudz brālēnu un māsicu. Bieži vasarās braucu dzīvot pie brālēna, kā arī brālēns bieži ciemojās pie mums. Bija svētki, ko regulāri svinēja pat visi radinieki kopā, vispilgtāk atceros Ziemassvētkus. Dzīvojām mājā lauku ciemā un tā kā ģimenē esam tik daudzi, vienmēr bija rosība. Vasarā daudz dzīvojāmies pa lauku. Nozīmīgs notikums manā dzīvē bija, kad iestājos Rīgas pedagoģiskajā skolā. 4 gadus mācījos un iepazinu Rīgu. Biju patstāvīga. Iepazinos ar savu vīru, apprecējāmies un devos līdzi vīram uz Kuldīgas novadu. Piedzima 4 bērni. Lielākais izaicinājums ir vēlme būt visur, bet ir obligātās lietas, kas to nedaudz neļauj, kā skola vai darbs. Tad ir jāsaliek savas prioritātes un jāsaprot, no kuram lietām es iegūšu vairāk un kuras lietas es varu palaist garām, un tas mani neietekmēs. Mēdzām un joprojām mēdzam satikties nozīmīgākajos valsts svētkos. Mamma parasti izcep kartupeļus, pie galda sēžam un jokojam. Viens no ģimenes pasākumiem ir autorallijas. Man patika, ka bērnībā visa ģimene braucām ar telti uz jūru un tur nakšņojām. Tā bija tāda kopā būšana, kur nebija pienākumi un mājas darbi, bet tikai atpūta. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ir šāds laiks, ko pavada visa ģimene kopīgi. Atceros, ka bērnībā vēlējos mācīt spēlēt klavierus kā Eltons Džons, bet tas bija pirms iestājos mūzikas skolā. Pēc 2 gadiem mūzikas skolā klavierus rādījās nevis sapņos, bet murgos. Bija brīdis, kad sapņoju, ka būšu arhitekts, man būs liela māja, 2 dalmācieši un braukšu ar Range Rover džipu. Šķiet, ka sapņi kaut kādā līmenī ir piepildījušies, jo bērnībā vienmēr sapņoju, ka nodarbošos ar tādu profesiju, par kuru man ir interese un aizrautība. To šobrīd arī daru. Laika gaitā ir mainījušies uzskati un vērtības. Ja es pati jūtos laimīga, tad man ir viss, un tas ir pats galvenais, kas man ir vajadzīgs. Nemainīga vērtība ir būt cilvēcīgai, empātiskai un pieklājīgai. Atmodas notikumi un Latvijas neatkarības atjaunošana ir ietekmējuši un mainījuši manus pasaules uzskatus. Dziesmu un deju svētki parāda, cik mēs varam būt vienoti. Esmu laimīgs, kad visiem ģimenē iet labi, ir stabilitāte. Iespējas ceļot arī sagādā prieku. Ja bērniem dzīvē iet labi, viņi atrod dzīves biedrus, dzīvo saticīgi, audzina savus bērnus ģimenē. Ir pēduši, var arī atpūsties. Un ir miers pasaulē. Prieku man sagādā tās lietas, ko es pati daru un man padodas, un es varu augt un attīstīt tās, kā arī mēģināt kaut ko jaunu, kā arī redzēt sevi piepildot kādu vēlmi vai sapni. Vajadzīga uzdrīkstēšanās un neatlaidība. Viss uzreiz neizdodas, bet jāmēģina vēlreiz. Izrunāt pārpratumus. Izlīgt. Neviens nav ideāls. Kļūdās visi, bet kļūdas var labot.